Ukrainas prezidenta biroja šodien šokēja ar ziņām, ka Lukašenko režīms Baltkrievijas pierobežas rajonos aktīvi būvē ceļus, kas ved uz Ukrainas teritoriju, un iekārto artilērijas pozīcijas, lai apšaudītu Ukrainu. Šādu paziņojumu sniedz Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pēc Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieka Aleksandra Sirskija ziņojuma. Tāpēc Ukrainas izlūkdienests jau ir brīdinājis Lukašenko, ka viņš kļūs par likumīgu militāru mērķi. Tajā pašā laikā, saskaņā ar Kara izpētes institūta datiem, Kremlis izmanto Baltkrieviju, lai gatavotos karam arī ar Baltijas valstīm. Un tas ir īpaši svarīgi ņemot vērā to, ka pat bijušais Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu tiešā tekstā piedraudēja Baltijas valstīm un Somijai ar karu un pat iestieda šādu pieprasījumu ANO par ANO statūtu 51. panta piemērošanu, kurā noteiktas tiesības uz pašaizsardzību. Turklāt ir vērts atcerēties, ka pēdējo 2 nedēļu laikā diktators Lukašenko jau 2 reizes ir paziņojis, ka patiešām gatavo valsti karam un aicinājis mobilizēt visus valsts spēkus kaujas darbību uzsākšanai. Tātad, kas īsti notiek un vai ir vērts uztraukties par to, ka Baltkrievija varētu atkal tikt ierauta karā pret Ukrainu? Par to visu mēs šodien arī Поговорим. Mani sauc Aleksejs Pečijs, apspriedīsim šo tēmu kopā, bet pirms sākam uzspiediet patīk, abonēt kanālu un uzrakstiet jebkuru savu komentāru zem šī video. Un abonējiet manu Telegram kanālu Pečijs News. Saite ir aprakstā. Tātad, Baltkrievijas pierobežas reģionos notiek ceļu attīstība un būvniecība, kas ved uz Ukrainas teritoriju, kā arī tiek izveidotas artilērijas pozīcijas, kas vērstas mūsu virzienā. Krievija vēlreiz mēģinās ievilkt Baltkrieviju savā karā. Par to paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pēc sanāksmes ar Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieku Aleksandru Sirski. Zelenskis nekavējoties uzdeva attiecīgiem kanāliem brīdināt Baltkrievijas faktisko vadību par Ukrainas gatavību aizstāvēt savu zemi un neatkarību. Pēc Zelenska teiktā bija virspavēlnieka Aleksandra Sirska ziņojums par situāciju frontē. Citāts. Pirmkārt par fronti. Pateicot visām mūsu vienībām, kas notur pozīcijas un attur Krievijas uzbrukumus. Aprīlī saglabājas augsts okupantu iznīcināšanas temps. Krievijai neizdodas pārņemt iniciatīvu frontē, un tas ir svarīgi. Tiek fiksēts okupācijas kontingenta mēģinājums veikt spēku pārgrupēšanu. Visticamāk, lai kompensētu personāla trūkumu. Šajā sakarā kļūst acīm redzamāk, kāpēc Baltkrievijas teritorijā ir palielināta bruņoto spēku aktivitāte. Atgādinu, ka Lukašenko nesen tur veica Baltkrievijas armijas kaujas gatavības pārbaudi. Tālāk ir pats svarīgākais Zelenska citāta fragments. Saskaņā ar mūsu izlūkdienestu datiem Baltkrievijas pierobežas reģionos notiek ceļu attīstīšana, kas ved uz Ukrainas teritoriju, un tiek izveidotas artilērijas pozīcijas. Mēs uzskatām, ka Krievija vēlreiz mēģinās iesaistīt Baltkrieviju savā karā. Esmu devis attiecīgus norādījumus atbildīgajām struktūrām. Caur kanāliem brīdināt faktisko Baltkrievijas vadību par Ukrainas gatavību aizstāvēt savu zemi un neatkarību. Nesenie notikumi Venecuēlā un to sekas ir jātur Baltkrievijas vadību no kļūdām. Tātad tas bija mājiens, ka ja Baltkrievija tiks ievilkta karā, tad Lukašenko būtu jāuztraucas par savu drošību, jo viņš kļūs par reālu militāru mērķi un var piedzīvot to pašu likteni kā Nikolas Maduro. Un šeit ir svarīgi atcerēties, ka pats Lukašenko šobrīd aktīvi paziņo par gatavošanos karam. Lukašenko sanāksmē par valsts bruņoto spēku visaptverošās pārbaudes rezultātiem jau 1. aprīlī paziņoja, ka Baltkrievija gatavojas karam un uzsvēra, ka nekāda mierlaika nevar būt. Pati pārbaude tika nosaukta par vēl nepieredzēti plašu un stingru, kā to norādīja Baltkrievijas diktators. Tās laikā militārās vienības tika nosārītas apstākļos, kas maksimāli tuvināti kaujas situācijai. Tālāk lūdzu, atvainojiet mani, es citēšu diktatoru Lukašenko. Mēs gatavojamies karam, tāpēc mēs arī izveidojam bruņotos spēkus, tāpēc mēs tos arī uzturam, tāpēc tauta arī atvēl naudu. Ja pēkšņi kāds izlems ar mums runāt un skatīties uz mums caur ieroču tēmēkļiem, mēs atbildēsim, tam mēs arī gatavojamies. Kara gadījumā Baltkrievija var palielināt karaspēka skaitu līdz 500 000 cilvēku. Uzdevumu līmenis un to izpildes temps pārbaudes laikā bija noteikts ar ģeopolitiskās situācijas nopietnību, notikumiem un draudiem ārpus mūsu robežām. Šajā Узким границам.
Un šajā kontekstā arī jāpiemina, ka 26. martā nesen Lukašenko un Ziemeļkorejas līderis Kims Čen Uns parakstīja Phenjanā draudzības un sadarbības līgumu starp viņu valstīm. No Lukašenko preses dienesta paziņojumā arī izriet, ka Kims Čen Uns, KTDR vadītājs, pauda solidaritāti un pilnīgu atbalstu Baltkrievijai, kā arī, citēju, iestājās pret rietumu nelikumīgo spiedienu uz Minsku. Turklāt Lukašenko paziņoja, ka Baltkrievijas un KTDR valdības, citēju, ir vienisprātis starptautiskajos jautājumos. Šeit ir svarīgi atcerēties, ka gan Ziemeļkoreja, gan Baltkrievija sniedz Krievijai būtisku atbalstu karā pret Ukrainu. Phenjana nosūta Krievijai munīciju. И северокорейских военнослужащих. Savukārt Minska 2022. gada februārī deva Maskavai Baltkrievijas teritoriju kā placdarmu un pilna mēroga iebrukumam Ukrainā un piekrita izvietot savā teritorijā Krievijas taktiskos kodolieročus. Un šajā sakarā jau šī gada sākumā Kara izpētes institūts rakstīja, ka Krievija arvien aktīvāk izmanto Baltkrievijas teritoriju arī kā teritoriju, no kuras Maskava veic darbības, informācijas un psiholoģiska rakstura pret NATO valstīm. Pēc institūta analītiķu vērtējuma regulāra drona vai gaisa balona iekļūšana Polijas un Lietuvas gaisa telpā no Baltkrievijas teritorijas ir daļa no tās sauktās nulles fāzes iespējamā konflikta gadījumā. Un tālāk es citēšu. Kara izpētes institūts joprojām uzskata, ka Krievija de facto ir anektējusi Baltkrieviju un izmanto iebrukumu Polijas un Lietuvas gaisa telpā no Baltkrievijas teritorijas. Savā nulles fāzē, informācijas un psiholoģiskajā fāzē tiek radīti apstākļi, lai sagatavotos iespējamam karam starp NATO un Krieviju nākotnē. Šīs precizējums ir īpaši svarīgs, ņemot vērā, ka Kremlis pēdējās nedēļās aktīvi veido informatīvo fonu uzbrukumam Baltijas valstīm. Par to sīkāk stāstīju iepriekšējā raidījumā. Noteikti apmeklējiet kanālu un noskatieties. Taču arī Kremlis vēlas izveidot uzreiz vairākus spriedzes punktus Baltkrievijas teritorijā, lai pilnīgi visi Baltkrievijas kaimiņi būtu spiesti pastāvīgi būt modri. Un šeit jau tiek pieļauts, ka tā pati Baltkrievijas armijas pārbauda tika veikta ar nolūku, lai, ja nepieciešams, Baltkrievs pat tiešām varētu iesaistīt karā pret Ukrainu. Neobligāti no viņu teritorijas, bet jebkurā frontes punktā. Nu jo Krieviem ir radušās problēmas ar dzīvospēku. Un lūk, 14. aprīlī Lukašenko atkal atkārto, ka valsts gatavojas karam. Tāpēc viņš pieprasa saviem ierēģiem mobilizēties, lai pārdzīvotu šos sarežģītos laikus. Un es noslēgšu šo raidījumu ar diktatora Lukašenko citātu. Mums tagad jāmobilizējas, lai pārdzīvotu šos sarežģītos laikus. Turklāt nesaprotamus laikus. Es kā prezidents nezinu, kam jūs gatavot. Lūk, strādājam, lai dzīvotu. Viens sauklis – strādājam, lai dzīvotu. Ne tikai izdzīvot, bet lai dzīvotu. Neviens nezina, kas būs tālāk. Un ko darīs šīs pasaules varenākie? Šeit es likšu daudz punktu. Jūsu secinājumus, jūsu viedokli par šo jautājumu rakstiet komentāros zem šī raidījuma. Un, ja vēlaties atbalstīt šī kanāla darbu, to var izdarīt izmantojot saites un rekvizītus šī video aprakstā. Būšu pateicīgs par jūsu ziedojumiem. Ar to arī viss. Saudzējiet sevi, visiem uz redzēšanos!